viņu uzrakstīju, kad man pašam bija 19. Es gāju armijā, iepazinos ar vienu meiteni vārdā Žanetu, un mēs, tā kā es gāju armijā, mēs nolēmām, ka ir jāpārguļ, jo, kad Džeks iet armijā, ir jāpārguļ. Un mēs, kad tas viss process sākās, viņa bija tik ļoti nobijusies un tik nosarkus, ka es teicu, klausies, metam mieru, iedzeram alu, un es atnāku mājās un tad arī. Jo es jūtu, ka viņai pilnīgi viss šīdā. Un tad es aizgāju armijā un uzrakstīju viņai šūpļdziesmu, kuru viņa izdzirdēja, toreiz nebija mobilo telefonu, viņa izdzirdēja tikai pēc 2 gadiem viņu. Mazītiņa zvaigznīte no tām un aizmirstām mājām, pēkšņi no debesīm nokrīt un tieši pie tavām kājām. Mazītiņa zvaigznīte, siltumu raidot ap sevi, ilgi jau laikam meklēja, un laikam jau tieši tevi. Paņem mani klēpī un iejā, un es aizmigšu tavā tuvumā. Es jūtos kā princis savā pasakā, kad tu esi man blakus nomodā. Kad tu esi man blakus nomodā, tad es jūtos kā princis savā pasakā, un es aizmigšu tavā tuvumā. Paņem mani klēpī un iejā. Divas skudras uz krustcelēm satikās, un abas par dzīvi runājās, pukstēja abām šai stāstā sirsnīs, bet man blakus ir mana māmiņa.